Oh. Vīrietis A ir ieraudzījis sievieti B, kura viņam šķiet pievilcīga. Vīrieša A šarma instrumentu kastīte sastāv no 2 frāzēm franču valodā, kuras ļauj viņam izlikties par francūzi, 3 dienu bārdas un vispārējas prasmes izteikt komplimentus. Bonjour, mademoiselle! Sieviete B ir pabeigusi kosmetoloģijas koledžu un zina vairāk nekā 2 frāzes franču valodā, tāpat arī angļu un krievu. Ah, bonjour! Je me sens heureuse de parler à quelqu'un en français. Qu'est-ce que vous voulez? Latviski? Lai gan vīrietis A ir samulsis, viņš nepadodas un ķeras pie komplimentiem. Jūs izskatāties lieliski, tik dabīgi un skaisti. Ja tikai es zinātu, kā jūs to panākat. Kosmetoloģijas koledžā sieviete B ir apguvusi un praktizējusi tādus priekšmetus kā fizioloģija, anatomija, estētiskā mezoterapija, stilistika, mikropigmentācija, mikrobioloģija, estētiskā ķirurģija. Esmu pabeigusi studijas kosmetoloģijas koledžā. Ja vēlaties, varu palīdzēt arī jums izskatīties labāk. Sakiet, ko tieši jūs studējāt šajā kosmetoloģijas koledžā? Sieviete B papildus iepriekš minētajiem priekšmetiem ir studējusi arī saskarsmes psiholoģiju, kas runājot vienkārši nozīmē, ka viņu nolikt uz ausīm nav tik vienkārši. Visu, no cilvēka ķermeņa uzbūves līdz biznesa vadībai. Vīrietis A nu ir vēl vairāk pārsteigts nekā pirms tam. Tā kā vīrietis A ir daļa no biznesa pasaules, viņš nolēma pavilkt sievieti B uz zoba. Biznesa vadību? Un kā jums tas? Par to varat spriest pats. Šis uzņēmums ir mans. Lielākā daļa kosmetoloģijas koledžas absolventu ne tikai strādā, bet paši ir veiksmīgu biznesu īpašnieki. Tiešām negaidīt. Varbūt man arī būtu jāatver savs salons. Šeit jums vizītkarte. Pabeidziet studijas un uz priekšu. Vīrieša A šarma instrumentu klāsts ir izrādījies par šauru, bet neko nevar zināt. Varbūt viņi vēl satiksies kādā internacionālā konferencē.